Man arī liekas interesanti, ka katrai horoskopa zīmē ir izveidota savu tomātu šķirne. Jāsaka, ka mēs gan autori neesam šim projektam, ka tās nav mūsu selekcionētas šķirnes, bet savākuši mēs esam viņas visas 12. Un šeit arī šogad visas 12 ir skatāmas. Un ja mēs viņus saliktu un nezinātu tās nosaukumus, tad grūti būtu tā atšifrēt, kurš kuram pieder. Man ļoti patīk lauva. Lauva tiešām ir vislielākie tomāti. Laikam lauva ir vislielākais zvērs un arī tad tomāti vis tie lielākie. Bet būtiski ir tas, ka lauva arī ir viens no garšīgākajiem. Viņš ir liels tomāts, viņš ir maz sēklots, tāds uzgriežams, ļoti skaists tomāts. Un arī smags. Ja jūs viņu, teiksim, paņemtu rokā, tad jūs justu, ka viņš patiešām ir svarīgs tomāts. Vienīgā horoskopa zīme, kurā ir citā krāsā tomāts, ne sarkans, ne rozīgs, tas ir svari. Svari mums ir dzeltenā krāsā. Tad rodas jautājums, vai tiešām svariem pats svarīgākā ir dzeltenā krāsa. Un tā kā es pat esmu no svariem, tad jāsaka, jā, man tiešām pat nezinot, ka manai horoskopa zīmē būs dzeltenas krāsas tomāti, man viņi garšo vislabāk. Man arī ļoti patīk vēzis. Vēzim ir tādi, šeit nav tie lielākie augļi, viņam īstenībā augļi ir vismaz 2 reizes lielāki, kā šeit mēs redzam, bet tieši šobrīd jau ir pārgatavojušies jau un apēsti. Bet vēzim ir tas, ka viņš ir tāds, forma interesanta, un arī tas, ka viņš ir gaļīgs tomāts. Tur ir, ritīgi daudz gaļas tam tomātam. Un līdzīgi ir vērsis, arī gaļīgs, tikai vērsim atkal tā forma ir cita. It kā, tāds, kā bivšķeks, tā kā man saka vērša gaļas bivšķeks. Jaunavā ir mazliet tā kā sirsniņas, pēc izskata, ja, tā kā tādas sirsniņas. Bet, protams, šīs ir nelielas, ir arī lielākas sirsniņas. Un tas ir tāds, jā, pēc garšas, tāds ļoti maigs tomātiņš, tāds, viegli salckāps, tādi ļoti maigi salckāpu aromātu tāds. Skorpionam ir tā, ka viņam ir uz vienu krūmu dažādas formas augļi, ja? Ir tādi smuki apaļīgi, tad ir tādi ieroboti augļi, tādi, un pārsvarā lieli. Mazu augļi arī nav skorpionam. Mežāzim ir ļoti lieli pat augļi. Šie ir tikai tādi, vidēji, teiksim, ja? Viņam ir ļoti lieli tomāti, bet, protams, kad es pirmo reizi šo šķirni audzēju, es tiešām domāju, ka viņš būs tāds ragains un tāds, kaut vai robains. Bet nē, viņi ir visi tādi gludeni un smuki un gaļīgi. Par mežāzi varētu teikt, ka viņš ir uz sulīgo pusi, ka viņš nav no miltainajiem, viņš tāds vairāk sulīgs tomāts. Viņi ir ar to tādi drusku saldibīgi, ka viņiem daudz augļi veidojas tā kā laiviņas. Viņi drusku tā kā saliecās kā laiviņas izveidojas. Šis nav no lielākajiem augļiem, bet ja ir lielāk, tad tieši tā kā laiviņa. Auns ir tāds, Dievs, kāpēc tā auna tomātu šķirne ir nepieprasīta? Viņu nevēlas ne sēklās, ne stādos. Tātad auni, kā es saprotu, nav dārznieki. Pēc garšas auns ir tāds stingrs tomāts, un viņš ir no tādiem, kas ir pavēls. Kad vispār tās horoskopa zīmes nav vēlas, diezgan tāda vasaras tomāta, tad auns ir stipri pavēla šķirne. Un tāda, tomāti gan visi daudz maz vienādi lieluma, apaļi un tādi apaļīgi auniņi. Aromāts ir katram savs, bet nav tādi īsti sulīgi tomātu. Ja varētu domāt, ka ūdensvīrs ir sulīgs, tad viņš nav tomēr tāds īsti sulīgs. Bet viņš ir tāds mīkstāks konsistences gan tāds tomāts. Zivis ir
ar to tādas arī vienīgā zīme, kurai augļu lielums ir krasi atšķirīgs. No pavisam neliela līdz pavisam lielam, uz viena krūma, vienai šķirnei. Pārējām horoskopu zīmēm viņi tā daudz maz izlīdzināt, nu tur lielāki, lielāki, ja, vai drusciņi mazāki, bet šai ir liela augļu starpība. Jā, apakšā pirmajos ķekaros ir lieli tomāti, tad vidējos ir arī palieli, un tad augšējos tur patiešām maziņi. Nu, man daži skaidro tā, zivju pasaulē arī ir tā, kad ir haizivis un ir tās mazās zivtiņas, un tas tā kā tiešām atbilst. Strelnieks arī ir viens no garšīgākajiem tomātiem, dēļ to, ka man patīk viņam krāsa, tāda, šitā te rozīgā tāda, tāda sulīgi rozā krāsa, un griežot arī viņam sulas ļoti maz sēklas, tikai pašās augļa maliņās, viss viņš ir tāds gaļīgs, un es teiktu gaļīgs, ja, jo jūs, teiksim, paņemat rokā, viņš ir stingrs tomāts. Jā. Ja viņu uzgriež uz maizes, viņš neizjūk, viņš nesašķīst, kaut kur šķēlēs uz tomātu platēm uzgriezts arī, viņš neatsalo, neizjūk, viņš tāds saturīgs tomāts. Izskatās. Jā, un smuki izskatās, jo viņam ir tās sēklu kameriņas, kas apkārt ir, viņš tā kā dekoriņš tam grieztajai šķēlītei. Istabā vai uz loģijas var izaudzēt tikai stādu. Tālāk ir gan jābūt sektajām platībām, kur audzēt, jo neviena no šīm horoskopu zīmēm nav tāda ne augumā, ne izturībā, lai viņi stādītu atklātā laukā. Pat augumi viņām visām sniedzas pāri 1,50 m, un tas jau laukam ir par garu. Arī tādi superagrie viņi nav. Viņi ir vasaras tomāti vai nedaudz šķirnes vasarai vai tāds vasaras rudens. Tā kā, lai horoskopu zīmes izaudzētu, būs vajadzīga sektā platība. Kā var iegādāties sēklas? Sēklas, arī stādus, protams, pie mums dārzniecībā neslinko sēklas, gan tagad tomātu izstādē, gan vēlāk ziemā dažādos semināros un izbraukumos, gan stādus pavasarī pie mums dārzniecībā. Pa pastu arī izsūta? Stādus nē, bet sēklas jā. Sēklas jā, bet stādus tikai dārzniecībā vai Rīgas centrāla tirgū mūsu tirdzniecības stendā. Ja ir, teiksim, ģimenē, 6 cilvēki un katram ir savu horoskopu zīme, tad es domāju, ir interesanti katram izaudzēt savu tomātu. Un kā daži pircēji saka, kad viņi audzina, teiksim, sieva saka, es gribu vīru horoskopu iestādīt. Tad, kad es uz viņu noskaišos, tad es apētu šito te tomātu, kas viņam veltīts, un man tad dusmas pāriet.